Sveiks, skatītāji! Šodien mana auditorija būs Popes pagasta Priedniekos. Priedniekos tiek audzēti Lietuvas šķirnes darba zirgi. Un arī, ja jums ir vēlēšanās izjāt ar zirgiem, vai doties zirgu pajūgā, vai vispār iepazīties ar zirga lietām, tad noteikti dodaties uz Popes pagasta Priedniekiem. Bet stāsts šoreiz nebūs nec par zirgiem, nec par Popes pagastu, bet par vēja ģeneratoriem, par vienu aspektu attiecībā uz vēja ģeneratoriem. Jautājums ir tāds, vai no šāda vēja ģeneratoru kāds labums ir vietējiem iedzīvotājiem, teiksim tā kaimiņiem, kā piemēram šajā gadījumā tuvumā esošiem zirgaudzētājiem? Līdz šim atbilde bija tāda, nekāda labuma nav. Un arī, kad tiek būvēti jauni vēja parki Latvijā, diezgan liela un skeptiska ir vietējās sabiedrības attieksme, jo jautājums ir loģisks, ļoti pamatots vietējiem, bet kāds labums mums no tā? Atbilde līdz šim bija tāda, ka ja šādi ģeneratori daudz tiks būvēti, tad nākotnē visticamākais varētu būt zemāka elektroenerģijas cena. Bet tas ir ļoti tādā solījumu un iespējamības līmenī. Tad lūk, tikko 30. augustā ir stājušies spēkā ministra kabineta noteikumi, kas regulē tieši šo te jautājumu, es teiktu samērā būtiski, varētu pat teikt sāpīgi jautājumu vietējai sabiedrībai. Atbilde tiek dota, kāds tad ir tas labums, ko vietējie iegūst no šādiem vēja ģeneratoriem. Ieguvējs ir kopumā sabiedrība. Teiksim tā, visa Latvijas sabiedrība ieguvējs ir tādā ziņā, ka tiek pildīti Eiropas Savienības mērķi, tādi kā līdz 2050. gadam noteiktais klimata neutralitātes mērķis. Tam ar šādiem ģeneratoriem tuvojamies. Bet kāds labums no tā vietējai sabiedrībai? Vietējiem kaimiņiem, kas tepat dzīvo un kuru skatu iespējams, ka traucē, iespējams, ka uzlabo šādi ģeneratori. Tad lūk, šie ministra kabineti noteikumi paredz, ka turpmāk ieguvēji būs vietējā pašvaldība un vietēji iedzīvotāji, kas dzīvo 2 kilometru attālumā. Tātad 800 metru attālumā būvēt nedrīkst, bet posmā no 800 metriem līdz 2 kilometriem sabiedrība vai vietējie iedzīvotāji, tie, kas patiešām tur dzīvo, turpmāk iegūs. Iegūs ko? Iegūs vismaz minimālo mēneša algu gadā vai līdz pat, ja mazāk iedzīvotāji dzīvo konkrētajā vietā, tad līdz pat 3 minimālajām mēneša algām viena mājasaimniecība. Es domāju, tas varētu būt stimuls arī, piemēram, man sanāca šogad iepazīties ar Dānijas vēja enerģijas, teiksim tā, industriju diezgan plaši, izbraucot visu Dāniju, aizbraucot līdz pat rietumkrastam, un nevelti jūs redzat čallītes, mazliet arī reklamēja Dāniju, Dāņu idejas. Tad satikos ar vietējiem zemniekiem, vietējiem īpašniekiem šādu te vēja parku. Un gan Dānijā, gan arī viņiem viesojoties Latvijā, viens no pirmajiem jautājumiem, kāds labums ir vietējai kopienai? Labi, mēs būvēsim šādus vēja parkus, bet ko mēs varam dot vietējai sabiedrībai? Līdz šim bija atbilde neko. Līdz šim Latvijā, diemžēl, ir slikta vēsture. Tradīcija bija tāda 90. gadu postsocialistiskās valsts tradīcija, ka tas, kas uzbūvē savu vēja parks, tas nosmeļ visu krejumu, dabon visu peļņu, un vietējie nedabon neko. Būsim godīgi arī zemes īpašnieki, tikpat kā teju neko nedabon. Un apkārtējo māju iedzīvotāji, pagasta novada iedzīvotāji nedabon, tikpat kā neko. Tad lūk, Eiropas Savienībā tāda pieeja ir nepieņemama. Tad beidzot arī Latvijā, kā jau teicu, ar šiem ministra kabineta noteikumiem, šīs attiecības tiek reglamentētas par labu vietējiem iedzīvotājiem. No katras megavatstundas tiks maksāti 2500 eiro gadā, un to sadalot uz pusēm. Puse iedzīvotājiem, puse vietējām novadam, jeb precīzāk pat pagastam, ar noteiktiem mērķiem, kur šo naudu izlietot. Tas arī ir ministra kabineta noteikumos noteikts. Un vēl ir piebildi, ja nepietiek minimālajai mēneša algai katram šim te tuvumā esošai saimniecībai, tad tiek mazāk pagastam. Līdz ar to galvenais ir, lai 2 kilometru rādījusā šie patiešām iedzīvotāji, kuri dzīvo tur
burtiski blakus, lai tie būtu jau kādi ieguvēji. Nu, redzēsim, vai vietējo attieksmi tas mainīs. Es ļoti ceru, ka tas būs, tomēr zināms stimuls vietējiem vairāk atbalstīt šādus vēja parkus, jo, lielākoties vietējie ir bieži vien pret, kas starp citu ir būtiski atšķirīgi no Dānijas. Dānijā ir samērā liels vietējo iedzīvotāju atbalsts. Liels vietējo. Drīzāk Dāņi ir pret saules parkiem, bet pret vēja parkiem, protams, arī ir argumenti pret, kā jau visur pasaulē, ir daudz muļķības gan Dānijā, gan Latvijā, bet vietējie visā visumā atbalsta. Vismaz tāds iespējas man palika tiekoties ar vietējiem uzņēmējiem, vietējiem zemniekiem un tūmā esošo māju iedzīvotājiem. Tātad galvenais mērķis ar šiem ministru kabineta noteikumiem ir tāds, lai ieguvēji būtu vietējie. Interesanti, ka šādi maksājumi ir paredzēti arī tad, ja vēja parki tiek būvēti jūrā. Jūrā, ja tas tiek darīts 25 km attālumā no krasta, padomājiet, tas pat ir tālāk par teritoriālo jūru. Ja tiek būvēti, tad beneficiāri vai šī labuma saņēmēji ir krasta zonā esošie 2 km attālumā. Un interesanti, ka ja šādi vēja parki tiks būvēti, es pieļauju kaut kur, teiksim tā Liepājas novadā, kaut kur tur uz Latvijas rietumu dienvidu krastu, tad interesanti, ka lieli beneficiāri varētu būt lietuvieši, jo lietuvieši, kā zināms, diezgan intensīvi izpērk zemes šajā piekrastes zonā. Par to, kādas ir Latvijas-Lietuvas domstarpības attiecībā uz jūras robežu, Latvijas-Lietuvas jūras robežu. To skatāties nākošā video, es izstāstīšu un arī, protams, vēlreiz atgādināšu, ka tur patiešām diezgan daudz īpašums pērk lietuvieši. Tā kā nākotnē iespējams, ka viena no lieliem beneficiāriem būs lietuvieši, kuriem ir brīvdienu mājas teiksim tā, tiešā jūras tūmā. Bet redzēsim, tas droši vien vēl jāpaiet laikam, līdz vēja parki tiks būvēti jūrā. Bet šobrīd diezgan Latvija ir, teiksim tā, atpalikusi attiecībā uz vēja parkiem, arī attiecībā pret Lietuvu un Igauniju. Viens no iemesliem, es pieļauju, ka viens no iemesliem ir tas, ka Latvija ilgi ir gulējusi uz seniem lauriem. Kādi ir šie senie lauri? Tie ir savā laikā uzbūvētie Daugavas hesi. Tas ir Latvijai diezgan augsts līmenis ar atjaunīgās elektroenerģijas ieguves ziņā, bet tas ir galvenokārt pateicoties Daugavas hesiem. Jādomā un jācer, ka turpmāk Latvija tomēr attīstīs arī intensīvāk attīstīs, un arī ir zināms rādītāji, kas par to liecina, attīstīs vēja enerģijas ieguvi. Un es domāju, arī šie te jaunie ministru kabineta noteikumi tam palīdzēs un to veicinās. Pats galvenais jau mērķis, lai vietējie iedzīvotāji būtu kādi ieguvēji. Vēl jāsaka, ka šajos ministru kabineta noteikumos ir noteikts, ka nevēlāk kā 5 gadu laikā tos var pārskatīt. Es pieļauju, ka vēl būs arī kādi grozījumi. Piemēram, manuprāt, līdz galam nav atrisināts jautājums, ko darīt, ja ir šāds vēja parks atrodas 2 novados. Ir noteikts, ka ir administrējošā pašvaldība šī te labuma guvēja, un kas notiek, ja iedzīvotāji dzīvo blakus esošā teritorijā, tad tie arī ir ieguvēji, tie ir beneficiāri, bet vai ir vēl otra pašvaldība, kur arī iegūs, manuprāt, tas līdz galam nav atrunāts. Iespējams, ka tāda gadījuma nebūs. Ja būs, tad visticamākais tiks veikti kādi grozījumi. Un pats galvenais, ka šādi ministru kabineta noteikumi ir pieņemti, un redzēsim. Mana prognoze ir tāda, ka tas tomēr veicinās vēja parka attīstību, un pats galvenais, ka vietējie iedzīvotāji būs jau kādi ieguvēji. Paldies, ka skatījāties, visu labu, tiekamies!